Es šajā projektā pieteicos tāpēc, ka es gribēju vēlreiz satikt tos pašus cilvēkus, ar kuriem mēs pirms gada vasarā filmējām filmu par Jēkabpili. Zināju, ka šo visu pasākumu vadīs Dmitrijs, un tas arī nospēlēja to galveno lomu, kāpēc es pieteicos. Es vēlējos ieguldīt šajā projektā daļiņu arī no sevis, jo tomēr esmu Jēkabpiliete un zināju, ka viss šis būs par labu Jēkabpilī un Jēkabpils pilnveidošanai, labiekārtošanai. Šī projektā nolēmu piedalīties. Pirmkārt, mani uzrunāja pats uzsaukums. Interesanti cilvēki, kas šo te veido. Un man vienkārši iekrita atvaļinājums, kas nozīmē, ka lielisks veids, kā to pavadīt 3 dienas. Cilvēki nesaka, ko viņi vēlās. Cilvēki nesaka to skaļi, un varbūt iespējams arī nav tāda izdevība bijusi kādam to pateikt, kas trūkst, kas ir nepieciešams. Es vēlos, lai manā pilsētā ir parks, uz kuru es gribu aiziet, kurā ir bezvadu internets, kurā ir iespēja satikt savus paziņas, kurā ir iespēja uzspēlēt, piemēram, volejbolu vai vienkārši pasēdēt, atpūsties, palasīt grāmatu. Lielākais ieguvums ir šis pasākums, ko mēs plānojam. Un ne tikai rītdienas zibakcija, bet es ceru, ka tas viss turpināsies arī nākotnē. Būt par vadītāju tas nebija brīvprātīgi, mani deleģēja, bet es labprāt piekritu. Tas ir ieguvums, ka mēs šeit esam dažāda vecuma un interešu cilvēki. Šķita svarīgi arī nedaudz padomāt par to zaļo, par to, kas mums šeit ir pilsētā, jo parasti, kad atbrauc ārzemnieki, viņi saka, ka mums ir ļoti zaļa valsts, mums ir ļoti daudz mežu, parku, apstādījumu. Tāpēc ir jāpievērš uzmanība tam nevis kā mums nav, bet tam, kas mums ir. Un mums ir parki, un mums parkiem ir jāpievērš lielāka uzmanība un jācenšas tie pilnveidot un labiekārtot. Es uzskatu, ka es varu mainīt kopā ar sev līdzīgi domājošajiem jauniešiem Jēkabpilī. Šim projektam tā panākuma atslēga ir, ka mēs visi esam, man liekas, jau noticējuši un vienojušies vienas idejas vārdā. Mēs nevaram visi aizbraukt uz galvaspilsētu un ļoti labi dzīvot galvaspilsētā. Ir jāapdzīvo arī savas dzimtās vietas un pilsētas un jācenšas darīt labas lietas apkārt sev, nevis braukt uz turieni, kur ir šķietami labāk. Tāpēc, manuprāt, ir daudz vērtīgāk ieguldīt darbu, līdzekļus, savas iespējas un tā tālāk vietā, kur tu pašlaik atrodies. No rītdienas pasākuma es sagaidu, ka mums izdosies uzrunāt cilvēkus. Ka viņi atnāks un ka viņiem iepatiksies šī ideja, ka viņi dalīsies ar savām idejām, ko viņi grib redzēt, jo galu galā nevis mēs sev 5 cilvēkiem gribam uztaisīt kaut ko. Tas mērķis ir uztaisīt pilsētniekiem, lai viņi izmanto to, kas mums ir, un sniegt savas idejas. Es ļoti ceru, ka mūsu rītdienas zibakcijā parkojuma kopā būs ļoti, ļoti daudz cilvēku. Būs pilns parks ar jauniešiem, arī ar pieaugušajiem ģimenēm, māmiņām, lai katrs cilvēks ejot cauri parkam vai ejot garām, dzird mūziku, dzird darbību, dzird kaut ko, kas notiek un nāk vienkārši paskatās un turpina par to interesēties. Šis ir centrālais parks, kas ir pilsētas centrā, ir, protams, mazi skvēri. Sabiedrība tiek iesaistīta un reizēm ir diezgan aktīva sabiedrība. Protams, ka vērtīgi, bet tur nav ko domāt, jo tur, kur tiek apspriež kaut kādu ideju vairāki cilvēki, tur tās idejas rodas. Un pat no vienas idejas, kas tiek izteikta, kādam citam uzklausot, rodas cita ideja, kur ir vērtīga. Tas ir nenoliedzami vērtīgi. Jo rekonstruē visu lielo parku, lielo teritoriju, un pēc saprotiet, ka tas ir lielāks finansējums. Tāpēc viņš ir palicis plānu stadijā. Tas, ko mēs vēlamies panākt, neprasa milzīgu finanšu ieguldījumu
un tas, es domāju, nav arī ārkārtīgi laikietilpīgi. Tās ir daudzas no šīm te mūsu vēlmēm ir nav tik sarežģīti realizējums, lai to neizdarītu. Nu, teiksim tā, ka mums ir budžeta gads, un tas, ko mums deputāti iedala šos līdzekļus, tos arī izlietojam. Jā, teiksim, šogad ir, kā mēs redzam, turpinājums pagājušā gada celiņiem, bērnu rotaļu lauku. Noteikti uzstādīsim vēl video novērošanu, lai tas viss saglabātos. Nu, es saprotu, ka man rītdien būs šie priekšlikumi iesniegti, un attiecīgi no vai nu būs vēlme, teiksim, no jūsu puses aktīvi diskutēt tālāk, vai nu tad mēs, ja tādas vēlmes nav, nu tad mēs skatāmies paši šo jūsu sarakstu un vērtējam. Ja jūs ar mieru diskutēt, mēs tikai priecātos. Pilsētas centrā, vienā, teiksim, šajā krastā, viena no vietām, kura varētu labi iederēties gan vidē pilsētas, gan arī iedzīvotājiem. Būtu kā atpūtas centrs šā krasta iedzīvotājiem, kur jau šobrīd arī diezgan daudz, jau vakarā šeit paiet, pastaigāt cilvēku, ļoti daudz atpūšas, vecākā gadagājuma cilvēki ar bērniem, un, protams, ka viņiem, tīpaši, kur ir ar bērniem, būtu patīkami, ja tie bērni varētu kaut kur arī spēlēties un atpūsties. Un no rīta māmiņai teikt, māmiņajiem atkal studiem, ja? Tas ir ļoti patīkami. Protams, aktuāls jautājums ir pagājuši gadu nojaucām veco toleti, kas te bija, sausā toleti. Kas vairs nebija mūsdienu prasībām atbilstoši, tas ir atkal nākošais posms, kas noteikti kaut kur te jāskatās. Tādu lokālu plāniņu ir ļoti daudz. Jautājums ir, kā mums atbalstīt budžets, vai mēs spēsim aizstāvēt, to, teiksim, arī tā, kā mēs pagriežam to jautājumu. Jā, pa maziem, teiksim, solīšiem uz priekšu, tāpat jau daudz kas ir. Es jums novēlu, lai būtu labāks laiks un daudz cilvēku, kur nāk un izsaka savus viedokļus. Redziet, budžets ir budžets, finansē naudas masa, cik ir, tik ir. Nevaram mēs visu naudu ieguldīt vienā objektā. Un tas, ka vai vajadzīgas tās aptaujas, tas ir tikai apsveicams. Tā ir cilvēku līdzdalība, apspriešana pilsētas dzīvē, kur viņi arī var izteikties, viņi var arī piedalīties un arī apkopot. Un tad iziet no tā visas tās atbilžu vai priekšlikumu masas, izvērēties to labāko, optimālāko. Ja? Es saku, mēģināsim mēs tagad uzstādīt tā bērnu pilsētiņu, par karuseli padomāsim, par šūpolēm padomāsim. Tas viss būs, protams, ne uz sitienu, ne šobrīd, bet būs. Man nav iekšēji nekad tāds bijis, ka es uzticēšos citiem, lai viņi izdara, lai neizdarīšu, es izdarīšu kāds cits. Es zinu, ka tā domā ļoti daudzi cilvēki, un ja tā domā katrs, ka izdarīs viņš, beigās neizdara neviens. Tāpēc mēs šeit esam laikam savākušies tie, kas iekšēji nodomāja, ka es varu. Viens no mīts, ka vidējā paudze vai tur vecākie ir ļoti neaktīvi, viņi ir ļoti aktīvi. Un notiekāt, kā tie cilvēki teica, man jau neko, tikai tiem bērniņiem, lai būtu, ja. Un tad viņi tādi es jau piecietīšu, lai jau viņiem tur bet noteikti jau teica, soliņi man arī vajadzētu, es arī te pasēduši, paskat ar somām skrienu, paskat kā es te skrienu, ja, lietus sākās gribēju zem nojamītes, ja. Tad jau arī, tādu, vismaz tāds ļoti tās piezemētas domas, bet arī mākslinieki atnākuši, un bez šiem visiem vēl ir arī aptaujāti ratiņi krēslos, kas brauc, šodien slikts laiks neatbrauc, un arī redzes invalīdi pateica par savām problēmām, kāpēc viņi nevar, piemēram, tajās pieturās, kas ir caurspīdīgas, viņi skrien viņās iekšā. Ko es gribēju teikt? Man patīk, ka visu laiku tu dolbīji pa smadzenēm, ka domā, dari, aizveries, nečīksti, raksti, turpini, zvani, aizveries, meklē un tā tālāk. Kā pašpietiekamiem cilvēkiem nav vispār vajadzīga nekāda motivācija un tā tālāk, bet tad es sapratu, ka ir vajadzīga gan, ka ir vajadzīgs kaut vai tas viens vārds izdari, apklusti, beidz čīkstēt un tā tālāk, tas ir vajadzīgs. Tāpēc es domāju, ka ja mēs būtu šeit katrs pa vienam un būtu jāstrādā projekts, mēs neizdarītu neklusi no tā, kas tagad šeit ir izdarīts. Tāpēc atkal pierādās tas, ka komandā ir spēks, ka mums ir cilvēks, kurš brauc, ir vēl kaut kādi no malas cilvēki, kas atbrauc ar piekabi un vienkārši
kā čalis ar mūziku Ilvars teica, ka ko tik neizdarīs savas pilsētas labā. Varbūt tas bija caur sarkasmu, bet viņš to pateica, un katrā jokā ir daļa patiesības. Tāpēc viņam neviens nemaksāja, viņam nebija nekāda labuma no tā, viss viņš vienkārši pastāvēja ar savu tehniku. Bet riktīgi izpalīdzēja un uztaisīja baigi foršu atmosfēru. Ka, jā, ir svarīgi, ka ir kaut kādi cilvēki no malas, kurus tu pazīsti un kuri var tev palīdzēt. Spēks komandā. Jā, es teicu, ka brīnumi var notikt.